nevērās uz datoru vērās, citam viņš nevērās uz datoru vērās. Tā kā arī mēs, teiksim, neesam tur montāžu speciālisti un tādi, ka tur visu tehniku var. Tāpēc varbūt tie gadās tādi mazas kļūmītes, bet es domāju, ka tāpat varbūt nav tas. Kā filmas mēs apbalvojam vienotīgi. Lielākām vai mazākām balvām, vieglākajām. Par filmām vesela filmu sērija bija no Indijas, kuram ar apkomats Rīta Laiva, no Dienvidu Indijas un Stanekī, Andris Švēga. Galīgi Indijas tā nebūtu balva, mēs nonākām jums tā, lai jums būtu tēja, lai jums būtu garšvielu sasumā un improvīz, bet ir intro etiķete, kas ražot, viņš ir uvārjām, mēs tā pasūtījām ar intro etiķete, tāpēc vai ražot, viņš ir improvīz. Paldies! Lūk, filmiņi, kurai, diemžēl, varbūt drusciņi patraucēja kāds tehniskas ķibeles, ir Horvātijas dabas vilinājums, Lidija un Valdis Stiliņš. Vai kāds ir, vai Lidija un Valdis ir atbraukuši, viņi teica, kā solīja atsūtīt pārstāvi? Nav mēs, ja? Nu, tas neko, tas aplaudē. Mana viena no tādām mīļākajām filmiņām ir, kas man vislabāk viena man daudz patika, bet varbūt tāpēc, ka tas bija ceļājums skaisto Barcelonu, Katalonijas spēle, tā kā es tur arī pats savu Laurīti ieraudzīju, tāpēc man pēc sveiciens Ludmilai Karelei un Jurim Banakam. Un te jums ir viens maņas, bet uz apjiem. Tātad te, protams, bija improvīzijas, jā. Un te jums ir dažādas tādas lietas, kas jums varētu noderēt fotografējot, bildējot, visā citādi atsevišķos. Pasaules pilsētām, atkal manā skatījumā, apliecina tas, ka vairāk filmas ir šo pilsētu mēģinājuši iemodināt, un arī Gundega Bone savā Barcelonas un Katalonijas filmā, arī viņa saņem balvu. Vakar, bet varbūt noder kādā dējā. Jā, paldies. Atzīmēs, varbūt ne pašu balvu, bet to, ka var teikt, gandrīz pirmo reizi tādā profesionālā līmenī daudz maz ir mums filma par kalnu slēpošanu. Jo es saprotu, ka ļoti grūti ir kalnu slēpojot nofilmēt kaut ko, vai tas ir stāvi vai slēpo. Tāpēc Aleksandram Ivanovam arī balva. Jā, te ir Slovāku runas iekšā, arī Dujevums filmējums nākamo filmu, un tur tēja. Un īstenībā vēl paldies par pirmo filmu kalnu slēpošanu. Pēc balva, ja tā var teikt, ir filmai par Kubu, Ivars Tampēns. Kuba. Saules ritmos, citādi, tā kā, es nezinu, vai noderēs tur Kubā, bet jebkurā gadījumā saules ritmiem Slovāku runas. Olimpiskajam sešniekam. Olimpiskais sešnieks, ja tā varētu teikt, sestā ir viena no 6 labākajām filmām, ir par Grieķiju, Ingūna un Dzīvis Rīnieks. Paldies par Grieķiju, un mēs jau domājam, ko jums liks balvām. Mēs domājam, ka mēs jums liksim žurnālu pēc izdevums dejot priekš, jā? Tātad Grieķijā būsiet iemācījušies pašapratīt Grieķijā. Citādi jāatprāt. Tātad deju gan Čāgai balvas, gan tango, tas ir nezinu, Tātad te ir iespēja, kā paņemt visu, kā rokas jāsūt, tātad vienmēr sakot, ja ir nākamais šovs, tad arī var piedalīties. Un jums ir katru vienu gīdu sūdu. Filma ļoti laba, man arī ļoti patika, tāpēc, ka filma par ēšanu izgaršo Itāliju. Normunds Virbuls, Imants Beņīlovs.
ar Itāliju, tev Itālijas kārta, ja, kas ir, nu, kad var iespēja, jā, nav kur aizbraukt. Un tas bija to, ka Itāļi ļoti labi garšo, un jūs izgaršo Itāliju, jums ir vispār komplekts. Un jāsaka, kā jau pieminēju sākumā, tas diezgan tāds subjektīvs tās lietas ir, un subjektīvi es atzinu šo filmu par labāko. Manā skatījumā, tā kā autors Dace Gradovska var pieņemt arī mans personiskos veicienus. Kaut arī kopvērtējumā 4. vieta, bet manā vērtējumā 1. Par šūtām vērtējumā. Un par sūtām bērnām priekšu. Neliels klusuma brīdis, ieelpa pirms dāvanu kartes 100 lapu vērtībā pasniegšanas kopējā skaitā, kopējā punktu, saskaitot punktus Rūtai Kārlim un Guntaram Eniķiem. Klasiskā tīna. Un paldies par klasisku tīnu, tā kā, lai mēs tā tālāk. Un tad dodam galvenais. Jā, momentē. Tas ir labi tā. Ivars Lietiņš nākamais ir vienkārši tā, ka viņš ir paralēlā pasākumā un šobrīd lasa, lekcijas. Es atkārtoju. Bruņotajos spēkos. Viņš pievienosies mums, bet, vēlāk. Ivaram Lietiņam dāvana karte 200 lapu vērtībā par Dalmācijas krastu. Mēs gan noskatījāmies bez jums. Un 1. vieta, dāvana karte 300 lapu vērtībā Viktoram Tamam. Portugāli! Pagājušajā gadā arī novinnēja, vai ne? Es gribu, tāpēc, ka... Dalījāmās. Jā, dalījāmās, jā. Jo tāpēc, ka es gribu, tā bija man blakus stāvība. Es kopā braucām, tā kā, Un arī es saprotu, ka Latvijas televīzijā Gedīņa arī teica, ka viņa to noskatīsies to filmu, un pēc tam paskatīsies, kas autors, bet, kad nevar īsti atpazīt. Pagājušā gada filmu es to savādāk nekā šī, tāpēc tas moments ir uzkies. Paldies! Ļoti interesants balva. Pēc balva no Air Baltica. Lidojums 2 personām ar Air Baltica. Vai no Liepāju? Tuvāk, kur vēl vajag? Vai kaut vai uz Jaunzēlandi. Par ilgstošo sadarbību ar Impro, par lielo palīdzību un arī par filmām, Vulkānu zemi un tuvu austrumu dārgumus, kurus mēs redzējām. Rakstīts, ka Zītrai ēlēs, bet es redzu, ka iekavās arī ielikt Ivars. Tā balva 2 personām, un es redzu, ka jau Igor teica par ilgstošo, par 15 gadu sadarbību ar Impro. Jau visi gadus jūs esat kopā ar Impro, un jūsu fotogrāfijas un filmas, mēs izmantojam katalogā, un jūs nekad neesat lieguši Impro to prieku, un Baltika tiešām redzējās jūsu filmas, skatījās, un viņi bija tie, kuri arī teica, ka tiešām viņi grib piešķirt šo balvu jums. Tāpēc jums visiem paldies Impro vārdā. Un varbūt arī visi skatītāji un arī tie to cilvēku vārdā, kas skatīsies un varbūt nākotnē brauks ar Impro. Un novēlu jums visus spēkus, priecīgi.